Viņi nekad nesauc sevi par baltiem, un viņus neviens nesauc par baltiem. Viņi sauc sevi par vendiem, sarmātiem un sklavēniem. Viņi nekad sevi nesauc par slāviem. Viņi sevi sauc par drevļaniem, poļaniem, polovciešiem, horvātiem, serbiem, ļahiem, bulgāriem. Viņus citi sauc par slāviem, jo no viņu vārda runāja slavenie jeb slavi – Sviatoslavs, Izjaslavs, Vladislavs. Tie, kas zināja patieso vēsturi, 18. un 19. gadsimtā izgudroja citu vēsturi. Viņiem vajadzēja pamatot tobrīd nevienam neskaidrās vāciešu un krievu tautas īpašumu. Jauhims Veļkovičs Vācu imperiālisma loģika. Goti jūru nosauca par Baltijas jūra. Pirmais. Tie, kas dzīvo pie šīs jūras, tiks saukti par baltiem. Otrais. Goti ir mūsu senči. Jūra ir mūsu. Trešais. Zeme ap to pamatot pieder mums. Un vietējās ciltis ir vienkārši vietvārds, ko mēs tām piešķīrām. Citiem vārdiem sakot, nosaukums balti vietējām ciltīm nav gods, bet gan koloniāls zīmoks. Vācieši gotisko nosaukumu izmantoja, lai pirmais. Piesavinātos teritoriju caur vēsturi, jo goti nosauca jūru. Otrais. Pasludināt vietējos iedzīvotājus par zemes pagaidu īrniekiem. Trešais. Atņemt viņiem īstos vārdus un titulus, aizstājot tos ar ģeogrāfisku apzīmējumu. Vāciešiem tas bija izšķiroši, lai parādītu, ka šī zeme ir jāpasludina par neviena zemi, lai pamatotu pretenzijas uz Baltiju, ka šīs zemes nepieder nevienam. Tas ir vienkārši ciltīm, kuras, tā kā tās bija savvaļas, nesubjektīvas un necivilizētas, bez valstiskuma, tika un varēja tikt likumīgi kolonizētas bez pretenzijām no Vācijas impērijas toreizējiem konkurentiem Baltijas reģionā. Viņi radīja vēsturi, kura neatstāja cerības izdzīvot Vācijai un tagad iznīcina arī Krieviju. Vēl 13. gadsimtā Talibalds valdīja pār Tālavu. Tāpat kā Miri valdīja pār slāvu pasauli, tā pār Baltiem valdīja Mali un Tāli, un galu galā arī svētie Māras dēli – Mari. Topošajām Vācijas un Krievijas impērijām bija jāpamato, kāpēc tieši tām pienāks vara un kāpēc tieši viņu dinastijas ir īpašāks par visu, kas līdz tam ir bijis. Tāpēc viņa izdzēsa no vēstures visu, kas liecināja par dinastijām un varu nelatīniskajā Eiropā un radīja vēsturi, kas iznīcināja viņu valstis. Mācieties no kļūdām, mācieties patiesību par jūsu vēsturi, mācieties izdzīvot.